Tā, mans vārds ir Niks. Es reprezentēju te Šveices Federālās materiālu īpašību un tehnoloģiju testēšanas laboratorijas. Esmu te Latvijas-Šveices sadarbības projekta ietvaros. Mans backgrounds ir tikai un vienīgi materiāli, betons. Mēs izstrādājam jaunos betons vai testējam esošos priekš industrijas, vai arī izmeklējam kriminālu lietas gadījumā, ja kaut kas pasaulē, kaut kāda lielā struktūra ir nogauzusies no betona, tad tā būtu tā mūsu kompetence. Tie lielākie paraugi, ko, teiksim, uztais laboratorijā, būtu parasti mazās prizmiņas, tad lielākais būtu kāds kups 300 x 300 centimetri vai prizma 1 metru garumā. To mēs testējam mūsu laboratorijā, vai arī blakus mums ir struktūras laboratorija, un tur lielākie paraugi, ko mēs varam testēt, ir 10 metru garas sijas, kas ir augstumā tur 1 metrs attiecīgi liecē, un tur lielos kubiņus vai pilnās kolonas spiedē, vai ne? Bet tie jaunie materiāli, ko mēs izstrādājam, vienā brīdī tomēr tas mērķis ir, lai viņi nonāk industrijā un tiek uzbūvēti arī kāda ēka vai būve pašā galā, vai ne? Un parasti tas posms, kad nonāc no materiāla līdz ēkai, kaut kam reālam, tu sākumā uztaisi kaut kādu nelielo demonstrātoru. Un visai bieži tiem jauniem materiāliem vispār nav nekāda standarta. Līdz ar to jāpierāda gan sev, gan kolēģiem, gan industrijai, ka tā lieta, ka tas uztaisīs, atklājas, ka tā darbojās. Kaut kāds pilnīgi jauns princips pieņems, vai ne pilnīgi jauns pildvielas. Un tāpēc MPA mēs esam izveidojuši struktūru, lai testētu struktūras. Mēs to saucam par nestu. Tā ir tā vieta, kur tehnoloģija sanāk kopā. Mēs testējam gan jaunos materiālus, gan jauno dizainu priekš struktūrām, jaunās koncepcijas, jaunās enerģijas koncepcijas un tādas lietas. Mēs sadarbojamies ar visām Šveices universitātēm un ar visu industriju. Mēs esam vairāk nekā 100 partneri industrijas ziņā. Un tā būtība ir tajā, ka mēs nodrošinam telpu, kontrolētu vidi, kur tiešām būtu arī, ko izmantot cilvēki ikdienā, vai ne, kas būtu pilnībā droši, ko nevarētu sasniegt, pieņemsim, cilvēks no malas. Un mums visur tajā ēkā ir sensori dažāda veida. Mums nav klimata kontrolas, jo visam jābūt reāliem apstākļiem, ja ēkā darbojas cilvēki, un arī ēkā ir dzīvojamie moduļi, vai ne? Un tā ir to mūsu motivācija izveidot vidi, kurā mēs varam testēt kaut ko jaunu īstajā dzīvē, vai ne, nevis vienkārši laboratorijā. Un tad mēs esam izveidojuši attiecīgi to nestu. Diemžēl mana prezentācija ir pārāk smaga un daudz slaidi biku kavēsies. Varbūt šo slaidu ir jēga pagaidīt. Ja ēka pati ir spējīga saražot elektrību, protams, no saules paneļiem, bet arī pieņemsim mums tur fitnes zāli, un kad jūs griežat to riteni, tad tā enerģija pēc tam nonāk kopējā tīklā, tiek saglabāta zem zemes, vai arī tiek pārvesta ūdeņradī, un tad, kad vajadzēs ēkai atpakaļ enerģiju, tad mēs to pumpējam atpakaļ, lai nests dzīvotu tālāk, vai ne? Un tā nesta koncepcija ir tāda, kad mēs esam izveidojuši centrālo daļu, kas būtu nesošā daļa, un pārsugumu sijas, ne sijas, bet plātnes, konsola plātnes. Un jebkurā brīdī jūs varat iebūvēt savu moduli, ko es gribu iebūvēt iekšā tajā konstrukcijā, kas testē konstrukcijas, kā es iepriekš teicu, jo pirmajā plenāra sēdē arī viens no kungiem teica, ka būtu forši, ka jūs nebūvētu tās horizontālās sienas pārāk ātri, jo pēc tam jūs mainīsies viedoklis, varbūt tās jūs gribētu uztaisīt jūsu jumtu lielāku vai arī mazāku. Un te ir tā iespēja, mūsu galu sienas vienmēr ir brīvi stāvošanos, cik tās var noņemt, un attiecīgi jūsu startups varētu palielināties vai arī samazināties. Pieņemsim, jums ir enerģijas startups, ko jūs gribētu pētīt, kā tā enerģija tiek ražota un kā tie tiek patērēta, vai ne? Tas GIFs īstenībā ir daudz ātrāks un daudz plūstošāks, bet, diemžēl, big lens dators ir prezentācija pārāk smaga. Kāds reālā dzīvē izskatās tās konstrukcijas, ko mēs esam izveidojuši. Cik lēni. Tā ēka izskatījās 2016. gadā. Melnā daļa pa vidu, tur notiek komunikācijas. Tā ir tā daļa, kur mums ir lifti, kur mums ir tēpes, kur mums ir lielā halle un vispārējais. Tā attiecīgi tās konsoles, ko jūs redzat, tur var ielikt iekšā to moduli, ko jūs vēlaties testēt. Vai tā ir dzīves kvalitāte, gaisa kvalitāte, vai tas ir, jaunie koku materiāli, vai tie ir pārstrādātie materiāli, vai tas ir, varbūt tas ir betons, vai varbūt tas ir vienkārši dizains. Un šāda ēka izskatās tagad. Bija jāpagaida. Uz doto brīdi gandrīz visa vieta, ko jūs redzat, ir piepildīta. Augšā labajā stūrī, tas ir mūsu tā fitnes zāle, ko es pieminēju. Pa vidu lielais bloks ir dzīvamās telpas, mūsu dienesta viesnīca, kojas tā saucamās. Un augšā kreisais stūris ir modulis, kurā darbojās BASF, pasaulē lielākā ķīmijas kompānija. Tas modulis pieder viņiem, vai uztaisīt sadarbībā ar viņiem. Tur mēs testējam pilnīgi jaunos materiālus. Pēc tam es biju sīkāk iziešu cauri vairākām šīm vietām.
Bet sākumā es gribētu pieminēt mūsu pirmos 4, respektīvi pēdējos 4 moduļus, kas mums uzbūvējuši uz doto brīdi. Pieņemsim, pirmais ir Drone Hub, kas ir kontrolētā vide. Pēc būtības ir uzbūvēts milzīgs rešģis priekš droniem, kur iekšā droni lidinās un viņi mācās savā starpā kooperēt. Nav nekāda riska, ka viņi izlidos ārā, vai ne, bet viņi savā starpā mācās ne tikai viens no otru izvairīties, bet arī mācīties no tās informācijas, ko viņi iegūst. Un, piemēram, ja mēs skatāmies no būvniecības skatu punkta, tie droni, piemēram, mācās atrast bojājumus uz fasādes. Viens drons atrod bojājumu, cits drons pildo pēc tam un salabo bojājumu. Vai nu pārkrāso, vai attiecīgi nošpektelē visu un tā tālāk. Cita lieta, ko viņi ir spējīgi darīt, viņi ir spējīgi piestiprināties pie sienas un uztaisīt ultrasonic measurements. Un tāds, teiksim, biku tālumā tas skats, kur mēs dodamies, ka tie droni varētu, pieņemsim, ja mums ir milzīgs dambis, mums nebūtu jāsūt tur cilvēki, kas kaut ko darītu. Viņi var braukt to dambi augšā lejā, būt piestiprināti ar vīru augšā, nostiprināties pie dambja un nepieciešamības gadījumā veikt ne tikai ultraskaņas mērījumus, uztaisot vienkārši mappingu ik pa metru un visam milzīgam dambim, vai ne, bet arī paņemt kernus. Ja. Un, pieņemsim, pēdējais šajā gadījumā sprints, kas te bildē, te mēs runājam par materiālu gan pārstrādi, bet drīzāk to upcycling, vai ne? Kā piemēru varētu minēt, kad pirms daudziem gadiem, protams, bibliotēkas bija super populāras, mums ir milzīga ETH bibliotēka, bet vienā brīdī tās grāmatas vienkārši kļuva nevajadzīgas. Ja iepriekš tur sēdēja 100 studentu, tad tagad tur gandrīz neviena nav, jo viss ir jau sen digitalizēts. Tad tur ir starpsienas ir koka karkas, un sienas ir aizpildītas ar grāmatām. Ir tas grāmatas, kas iepriekš jau bija nevienam nevajadzīgs, jau kļuvušas par starpsienu. Lai citas muļķīgi neizklausītos, tāpat laikā citādi tas tiktu izmestas. Ja mēs runājam par skaņas izolāciju, viss darbosies. Nespēja šā vietā nav vajadzīgs. Starpsienām der izskatās, kamēr tās ir tikai pāris sienas jūsu kabinetā, varbūt tas neizklausās pārāk slikti, vai ne? Protams, ka visām grāmatām ir sava adrese, līdz ar to, ja kādam vajadzēs grāmatu atgūt, to varēs atgūt. Te gribētu parādīt jau piemērus, kas tuvāk ir betonam, kaut kas zaļāks, mēs runājam par kā samazināt enerģijas patēriņu. Te viena no lietām, ka tie varētu būt roboti, kas taisīs darbu mūsu vietā. Pieņemsim, mēs varam veidot 3D telpisko režģi. Šajā gadījumā Džek pēc tam strādā manuāli ielējot betonu. Protams, ka koncepts laboratorija ir tas, ka tas tiek iepumpēts no malām dažādās vietās pats, un viņa tā viskozitāte ir tāda, ka viņš neizlien ārā, ja viņš paliek iekšā konstrukcijā. Tas ir viens koncepts. Attiecīgi tā tas izskatās tagad. Te ir 3 betona elementi, ir tā siena, kas iepriekš redzējāt, ir 3D drukātie pārsegumi, bet šajā gadījumā 3D drukāti tikai veidņi, un pārsegums jau attiecīgi ir lietas. Ja, un ir kolonas kreisajā pusē, ko pēc tam mēs tālāk redzēsim video. Jūs redzat, ka kolonām nav vienmērīgs šķērsgriezums, te ir dinamiskie veidņi. Veidņa garums bija tikai pusmetrs, un vienā piegājienā varēja uzbūvēt šādas kolonas. Līdz ar to mēs ietaupām pirmkārt uz materiālu, vai ne, jo mums optimizētā shape, optimizētā forma, vai ne, un mēs ietaupām uz tā, ka mums nav vajadzīgi veidņi. Pilnībā. Šis video, diemžēl, ir par smagu tas nedarbosies, bet pēc tam būs prezentācijas otrā daļa, kas jau būs interaktīvā prezentācija, kur visi varēs piedalīties. Tad mēs pie tā atgriezīsimies. Un BSF nodaļā, pieņemsim, ka viņš tagad pārslēgsies, bija jāpagaida. Jā. Reku BSF nodaļā mums ir šāds smuks trepas, kur visi pakāpieni ir taisīti. Visi pakāpieni ir pilnīgi vienādi, izņemot pašu pēdējo pakāpienu, kas būtu tā platforma, lai tiktu ārā no stāva. Tas ir taisīts no augstas veiktspējas stiprības betona ar augstu fibru daudzumu. Un, protams, tās ir tādas konsolsijas, kas ir margas šajā gadījumā ir tikai drošības nolūkā, viņas nav nesošās. Katrs pakāpiens ir konsolsija. Tīri tā vizuāli atgādina tā kā mugurkaulu, un to stiprību nodrošina 2 troses, kas ir ievietotas vidējā daļā, un viņas ir uztaisītas no Steel Memory alloy, kas, kad tu sakarsē, tas izplašās, jūs pieskrāvēt skrūvas stūrs no abām pusēm, tas sarojās un nospriegotā konstrukcija. Jums nevajag spriegot ar tām milzīgiem hidrauliskām iekārtām, tur daudz džeku un vispārējais. Te vienkārši ar elektrību ir iespējams nospriegot vadu, un pēc tam jums veidos iepriekš sastriegtā konstrukcija. Un mūsu jaunākais units, kurā esmu vairāk iesaistīts, būs Net Zero, Beyond Net Zero. Tad, kad mēs runājam par konstrukcijām, tad tā ir tā vieta, kas nonāk pie konstrukcijām.
Šajā gadījumā konstrukcijas viss būs betona. Mums paredzēt vairāk betona. Šis būs dzīvojamais modulis. Jūs varat bildē redzēt, kur tas atrodas. Mēs jau esam veikuši visu plānošanu. Tagad mēs esam saskaņošanas stadijā ar pašvaldību un plānojam, ka nākamgad jau varēs būvēt. Attiecīgi, es savu projektu daļu izpildīšu nākamā gada sākumā un sāksim betonot daļas. Tas būs dzīvojamais modulis, rasti mūsu nelielās dienas kojas, kur cilvēki var palikt tikai pa 1-2 naktīm, ļoti īsts stejas gadījumā jums jāveic kaut kādi testi pie mums, vai jūs brauc ciemos, te 1 vai 2 naktis būs pieejamas šajā modulī. Visi ir 3 līmeņos, plānot 7 istabas un 1 istaba, kas ir priekš gadījumā kāds apmeklē, ir dzīvot šajā modulī, kurā brīdī, protams, laicīgi paziņojot, pie jums var atnākt Šveices prezidents, kas līdzi paņems Japānas premjerministru, lai izrādītu vietu, kur jūs dzīvojat. Parādot biku, varbūt kā tas viss izskatās plānā, tie uniti, tas būtu šādi. Studentiem ir pieejams socializēšanas telpas 3 stāvos, papildus ir ziemesdārs, un tā vieta, kur trepas, tā fasāde, viss ir stikla fasāde, līdz ar to viss telpas pieplūdināts ar gaismu. Kas ir forši tajā brīdī, ka mums uztaisam ļoti mazu telpu, mums ir ļoti daudz mazo elementu, kas ir atkārtojami. Mums ir entās reizes kolonas, entās reizes pasakuma plātnes, entās reizes sienas, vai ne? Līdz ar to katrs atsevišķs elements tiek pēc tam uzraudzīts, kontrolēts, mērīts nepārtraukti, un te ir atkārtojums paraugi, lai tiešām skatītos, vai šis materiāls darbojas arī kā iekārta un kā dažādi materiāli iedarbojas savā starpā. Un kā materiāls dotajā brīdī mēs esam izvēlējušies betonu, ar samazināto CO2 daudzumu, kur vienkārši CM1, samērā vienkārši. CM1 mēs pieliekam kaļķakmeni, un kāds varētu teikt, tas vienkārši ir CM2 ALL vai BLL. Jā, bet, kad mēs taisam parasti to CM2, mēs parasti vienkārši saliekam CM1 plus parastais kaļķakmens. Šajā gadījumā tas maisījums ir optimizēts nevis pēc masas, bet pēc geometrijas. Kaļķakmens atrodas starp cementa daļiņām, cik daudz var sabāzt tieši starp cementa daļiņām, tik arī būs. Cementa matrica netiek ietekmēta. Ja mums paliek tāpat stiprība, mēs neko nezaudējam, mums tikai palielinās un mums samazinās porozitāti. Tas ir tas optimālais. Kā nākamais materiāls ir īstenībā tas, ko es prezentēju pagājušajā gadā, betons ar karbona pildvielām, mākslīgām karbona pildvielām. To mēs izmantosim nesošām konstrukcijām. Mēs plānojam, ka šis materiāls būs CO2 nulles līmeni vai arī minimāli, jo šī gada laikā esmu manām uzlabojis receptūru un mēs varam sabāzt daudz vairāk karbona tajā pašā tilpumā. Ja iepriekš aizstāja 25% no pildvielām, mēs nonācām pie net zero betona, tad šajā brīdī ir tā, ka pildvielas jau daudz blīvāks, mēs esam beyond net zero, līdz ar to šis betons jau būs ar CO2 negatīvo nospiedumu. Pa to laiku, šī gada laikā, šis betons ir pārstāvējis arī Šveici pasaules World Expo Osakā, šogad, vai ne, kas man liekas samērā redz gadījums, ka betons pārstāv valsti. Un otra lieta, mēs varam ieguvuši šo betonu Swiss Building Award 2025, kas ir arī būtisks sasniegums. Trešais materiāls būtu magneziālais saistvielas, bet te bija jāprecizē, kas ir magneziālās saistvielas, jo ir ļoti daudz magnija oksīda variāciju. Dažādās valstīs magnija oksīds ir ļoti atšķirīgs. Un viņš necietē tāpatās, viņam kaut kas jāpieliek klāt, jāspēj stabilizēt. Iepriekš kādreiz izmantoju sulfātus un chlorīdus, kas, protams, padara to visu jūtīgu pret ūdeni un telpiskām izmaiņām, un tas, protams, tas ir liels no-go. Bet mēs izmantojam hidromagnezaitu, līdz ar to mēs arī esam spējīgi panākt ļoti augstu stiprību pirmajās stundās, bet te ir jādomā arī par to, ka, protams, CO2 ir samazināts, bet ir samazināts arī pH līmenis, līdz ar to parastos iegrojumu te nevarēs izmantot. Kā ceturtais materiāls ir stabilizētā grunts. Šī grunts, kas būs šajā nest unitā, ir ņemta burtiski 50 metru attālumā no nest unita, kad mēs būvējam jaunu kampusu. Līdz ar to tas kopējais ceļš, ko tas materiāls veiks, būs kaut kā 300 vai 500 metri. No izrakuma vietas, būvniecības vietas līdz laboratorijai, un laboratorijas atpakaļ unitā, un tas arī viss. Mēs to stabilizēsim arī ar magneziālām saistvielām, un šis ir domāts tikai kā starpsienu pildījums, pašnesošais. Un siltumizolācija mums plānot biochar siltumizolācija, kas tikai un vienīgi CO2 negatīvā, vai ne, te ir viss straightforward, līdz ar to tie visi materiāli kopā jau ir CO2 negatīvi. Tas units nav ar samazināto CO2, viņš ir CO2 negatīvs. Bet tad mums parādās bazalta fibras, kas, protams, ir zaļāks nekā teraudas fibras, terauds, jā. Bet, diemžēl, tas mums piemet daudz vairāk CO2, bet burvīga lieta ir tajā,
ka bazalta stiegrojumu mēs varam izmantot betona konstrukcijās ar izteikti samazinātu pH. Ja, piemēram, ja mums liktu magneziālās sēstvielās iekšā parasto tēraudu, tas korodētu jau pēc nedēļas sāktu korodēt, vai ne? Un bazalta lietām tādas problēmas nav. Un te es gribētu jums piedāvāt apmeklēt mājaslapu nest.empa.ch, lai varētu pievienoties interaktīvai daļai. Tas, ko mēs neesam iepriekš redzējuši, varbūt prezentācijā, mēs varēsim apskatīties te. Es jums došu bišku laika, nest.empa.ch. Es varētu arī no jauna sākt īstenībā to. QR kods jūs novadīs uz Empas mājaslapu, nevis uz Nesta mājaslapu, diemžēl. .empa.ch. Es pieņemu, ka man vēl kādas 7 minūtes ir. Mēs dodamies virtuālā turē. Palaižam virtuālo turi. Es pieņemu, ka tas būs samērā ātri. Mēs varētu izlaist mūsu introduction un uzreiz doties pie Halo Unity, kas, diemžēl, manā prezentācijā neattēlojās. Es parādīšu, kā tas izskatās. Tiecīgi telefonā jūs varat izvēlēties jebkuru citu unity un apskatīties visas pārējās lietas. Man liekas, tā ir viena no tādām foršām lietām, kā padarīt konstrukciju zaļāku. Mēs varam spēlēties arī ar formu, ne tikai ar materiālu, bet arī ar formu. Paldies, ko skaļi. Jā. Kas te ir interesanti, ir tā betona forma. Šīs betons īstenībā ir sandviču panelis. Mums ir 3 cm fibrobetona apakšā, tad mums ir siltumizolācija, un tad vēl 5 cm augšā. Nespēja nodrošina betona formu, nevis betona īpašības. Bet tas jauninājums kā tāds ir veidnis. Tie tīkli, ko jūs redzat augšā, īstenībā tas ir veidnis. Tas savā starpā nostiepts no standarta elementiem, tas pēc tam ir izjaucams, saliekams citā vietā, vai arī to standarta elementus pēc tam var izmantot citā vietā. Tiek uzklāta folija, lai betons vienkārši neciet cauri, pa virsmu mums uzklājam spray concrete, vai ne? Un pēc tam siltumizolācija, un to nobeidzam ar nākamo betonu kārtu. Pēc tam mums vienkārši noņem stiegrojumu, kas bija mūsu veidnis, un mums nav nekādu izmešu. Mums nav kaut kāds trešs, kaut kāds nepareizās formas, kas tagad nekur vairs nebūtu izmantojams. Visi tie mazie elementi ir pilnībā izmantojami. Cits interesants units, ko varētu apmeklēt. Te ir ļoti interesanti arī paneļi, to jūs pēc tam varētu savā telefonā apskatīties varbūt. Cits interesants units, ko apmeklēt, protams, ir D-House, D-Fab. Te es gribētu jums atsevišķi parādīt. Attiecīgi, ja jūs nospiedīsiet uz kolēģi, viņš jums pastāstīs, kas ir kas. Ja kāds brīnās, kāpēc te ir virtuve, šī ir mūsu dienesta viesnīca. Te dzīvo 3 studenti. Tās ir viņu skats pa logu. Aidām apskatāmies. Tad no rīta jūs varat baudīt rīta teju, rīta kafiju, skauties tālumā, baudot saulīt un tā tālāk. Jā. Tās dienesta kojas. Es parādīšu jums pārsegumu. Jā. Tā ir tā siena, kas iepriekš redzējāt. Es nezinu, kā jums bija kojās, man bija gandrīz tāpat. Un šī būtu tā kolona, kur mēs arī varam iekonomēt uz veļņa, uz materiālu daudzumu un citām lietām. Es varbūt nospēlēšu šo video pilnā garumā. Jā, kad mums iemontējam, te veļņošana notiek vertikāli. Mums tas slidošais dinamiskais veidnis, ko jūs redzējāt, ir trubiņas, ka var piespiest viņu uztaisīt mazāku vai lielāku, mainīt izmērus. Un pēc tam tas pusmetrīgais veidnis vienkārši sāk slīdēt un viņai vienlaicīgi tiek pildīts betons. Tā ir klasika. Jā. Jā, un tā jūs varat dzīvē laikā to visu reālā laikā veidņot. Man liekas, tas ļoti forši. Mainās šķērsgriežums, jums optimizēt visu pēc formas, jums betons tikai tajās vietās, kur jums tas ir vajadzīgs. Pēc tam tas nonāk arī vertikālā glabāšanā, turpat uz vietas,
un pēc tam, kad atbrauc attiecīgi nestā, jā, 2 cilvēki var mierīgi pacelt to kolonu un iemontēt viņu. Jums nav tās kaut kādas milzīgās, arī 15x15 centimetri nav īsti ceļama kolona, vai ne? Jā. Attiecīgi kolona tiek iekrināta. Nofiksēt no augšas, un šī apakšējā daļa pēc tam tiks vai nu nofiksēt ar betonu, vai kā attiecīgi pasūtītājs vēlās. Vai ne? Ir tāda, man liekas, ļoti forša opcija. Varbūt mums vēl varam apskatīties. Es pieņemu, ka visi interesēs pārsegums. Mēs varam apskatīties, kā tika izveidots pārsegums, vai arī mēs varam apskatīties kojas. Jo te var attiecīgi tālāk aiziet pa trepītēm. Īstenībā pārsegumu esmu tā kā parādījis daļēji. Mēs varam aiziet augšā pa trepītēm. Es varētu izreklamēt šo live tour. Man liekas, tas ir super, arī forši. Aizim pašā augšā. Un te mums ir pieejams arī neliels stāsts par to, kā tiek veidotas konstrukcijas no robotiem. Kā roboti veido konstrukcijas. Tas nav par betonu, bet tas ir par to, kā optimizēt lietas, vai ne? Jūs varat par to pašu domāt arī, kad jūs domājat par betonu. Šajā gadījumā roboti ir paši spējīgi. Viņi savā starpā draudzēs, viņi savā starpā komunicē viens ar otru, viņi zina, kur katrs atrodas. Viņi paši paņem materiālus no noliktavas, noliek uz galda. Viņi paši sev piestiprina, kā jūs tagad redzat, to vajadzīgo rīku, kas viņiem vajadzīgs. Vai nu viņi urps, vai viņi frēzēs, vai viņi darīs vēl kaut ko. Viņi abi divi zina, ko otrs dara, un viņi attiecīgi katrs sagatavo to nākamo posmu. Viņi sagatavo visus urbumus, visu pārējo, saliek kopā karkasu, un tas ir tas. Jūs atnākat no rīta uz darbu, jums pa nakti robots uzbūvēs jūsu nākamo karkas māju. Un forši, tak ne? Tas viss darīts sadarbībā ar ETH Zurich. Mēs kā MPM esam daļa no ETH Zurich. Viņa attiecīgi ir milzīga universitāte Eiropas centrā. Mēs esam federālā laboratorija, tā kā institūts atsevišķs. Tā viena lieta. Varbūt mēs varam nokāpt lejā vēl. Apskatīties citu dzīvomo moduli. Šis attiecīgi būtu studenta dzīvojamais modulis. Daudz gaismas. Katram atsevišķi savs WC. Loģiski. Kas vēl tie ir interesanti, ir īstenībā šie paneļi. Jūs varat redzēt, ka viņi ir samērā gaiši. Tie paneļi ir taisīti no aerogēla ar plēvi no abām pusēm. Paneļi nav caurspīdīgi, bet viņi piegādā gaismu iekšā jūsu mājā, jūsu ēkā. Attiecīgi tāds apmēram izskatītos. Es tiešām gribētu jūs uzrunāt, apmeklēt mājaslapu, apskatīties, apmeklēt citus unitus, paskatīties, kas tur labs notiek. Par visām konstrukcijām būs neliels video, apraksts, arī tehniskā informācija. Un ar to es laikam arī gribētu noslēgt savu prezentāciju. Paldies jums!